Darba nedēļa galā tūlīt dienas ziņās atskatīsimies uz piektdienas notikumiem. Esiet sveicināti! Pirmās ugunskritības jaunizveidotajiem krīzes vadības centram. Šādiem vārdiem vakar piedzīvotos kiberuzbrukumus iestāžu interneta vietnēm raksturoja ministru prezidente Evika Siliņa. Viņa kopā ar krīzes vadības centra, kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV un citu atbildīgo iestāžu pārstāvjiem izvērtēja notikušo. Galvenais ekspertu secinājums – nekādi dati uzbrukuma laikā nav nozagti. Notikušais ir klasisks pakalpojuma attieces uzbrukums, tā mērķis ir pārpludināt datoru tīklu ar pieprasījumiem, lai traucētu vai apturētu tā darbību. Ar šādiem uzbrukumiem Latvijas kiberdrošības speciālisti saskaras ikdienu un parasti ar to tiek galā. Bet šoreiz kaut kas noticis citādi un uz aptuveni stundu oficiālo mājaslapu darbība bija apturēta. Kas īsti notika, eksperti vēl nevar pateikt.